Kāpēc māja vispār jānodod eksploatācijā? Tā taču ir pabeigta. Jūsu mājā ir viss nepieciešamais mierīgai ikdienas dzīvei, taču kādu dienu jūs saņemat lielu nekustamā īpašuma nodokļu rēķinu un esat nepatīkami pārsteigts. Kāpēc? Par ko jāmaksā? Palielināts nodoklis piemērots tāpēc, ka jūsu māja nav nodota eksploatācijā un jums ir beidzies potļaujas derīguma termiņš. Sakārtojot īpašuma dokumentus, pirmkārt, jums nebūs jāuztraucās par sodiem, otrkārt, celsies jūsu īpašuma vērtība, treškārt, būs vieglāk pārdot vai pārrakstīt īpašumu, ceturtkārt, nebūs sarežģījumu darījumos ar banku, piektkārt, uzlabosies miega kvalitāte un tas ir pats galvenais. Bet tas nav viss, draugi. Lai uzzinātu vairāk, piesakies konsultācijai. Nesaskaņoja piebraucamo ceļu ārpus īpašuma teritorijas. Vai varēšu māju nodot eksploatācijā? Jūs gribat nodot māju eksploatācijā, izpildīt visi obligātie nosacījumi, taču nav izbūvēts piebraucamais ceļš. Māju nevar nodot eksploatācijā, ja tai nav izbūvēts piebraucamais ceļš atbilstoši būvprojektam. Bet tas nav viss, draugi. Lai uzzinātu vairāk, piesakies konsultācijai. Vakar studijā otrā epizode Arhitektūra un nauda. Un pie manīm šodien ciemos ir Roberts Kaufiņš un Čau. Parunāsim par arhitektūru un naudu. Ko tas nozīmē investoriem, ko tas nozīmē būvniekiem, ko tas nozīmē attīstītājiem. Bet varbūt pastāsti no sākuma, ko tu dari un ar ko tu nodarbojies. Kas ir tas uzņēmums? To ir pat grūti tā uzreiz izstāstīt. Tātad esmu Kiln Baltic uzņēmuma vadītājs, valdes loceklis. Parādīsim to, kas ir Kiln Baltic. Tātad, primāri mums ir saliekamā dzelzbetona ražotne, kur atrodas Sikšķelē. Tur mēs ražojam saliekamā dzelzbetona elementus. Paralēli tam mēs būvējam privātmājas Latvijā. Mēs esam pirmie, kas Latvijā piedāvā tirgū saliekamā dzelzbetona privātmājas. Izskatās ļoti, ļoti populāri. Esam, jau ļoti pieprasīti, ļoti īsā laika periodā. Jau šobrīd 30 mājas gaida rindā. Līdz vasarai, kas ir jāsabūvē. Un mums ir mācu uzņēmums Kiln Kriset, kas ir lielākais nekustamo īpašumu attīstītājs Stokholmas reģionā. Mūsu pārvaldībā ir aptuveni 3000 hektāru zemes, un galvenā tā nodarbošanās ir industriālo parku attīstīšana. Šis konkrēti bildē ir industriālais parks netālu no Arlandas lidostas, saucās Rosersberg, un šo mūsu mācu uzņēmums ir attīstījis no nulles. Esam satikuši viņu. Ļoti atraktīvs cilvēks. Tas ir mācu uzņēmums, ģimenes uzņēmums, ir viens īpašnieks, Jānis Persson, un principā sāc šo uzņēmumu no nulles. Attiecīgi šobrīd strādā ar lielākajiem fondiem, BlackRock un Microsoft, Panatoni. Šeit arī šajā bildē arī var redzēt mūsu tos klientus DSV, DHL, Rāmirēt. Tie visi mūsu klienti Zviedrijā. Un praktiski palīdz attīstīties citiem uzņēmumiem ar to, kad izveido vietu, kur varēs darboties. Biznesa modelis Zviedrijā ir sākot no zemes iegādes, zemes transformācijas, industriālās ēkas būvēšanas un izīrēšanas. Tas galvenais, tie visi esošie klienti īrē no mums industriālās telpas. Protams, Zviedrijā gan būvēts arī dzīvokļu mājas, un šobrīd tiek būvēts gan privātmājas. Attiecīgi, kā es minēju, viens no lielākajiem attīstītājiem Stokholmas reģionā. Interesanti. Šireiz, Tas, man liekas, tur varētu ilgi un dikti stāstīt. Tie, kas nav bijuši šādā rūpnīcā, tu jau arī sagaidi ciemos, vai ne? Kur apskatīties, tie, kuriem ir interesi. Bet, skatītāji, jums ir kādi jautājumi, droši varat ierakstīt komentāros un uzdotos. Tas nozīmē, ka mēs uz viņiem atbildēsim. Bet tas, kas ir galvenais šodien temats, ir arhitektūra un nauda. Un es uzreiz sākšu ar tādu jautājumu, kas ir iesūtīti, ir vairāk jautājumu iesūtīti. Vai tev nešķiet, ka projektēšanas process ir tikai lieka laika un naudas izšķiešana?
Protams, ka ir. Protams, ka ir. Okay. Pamato, kāpēc? Nu labi, vismaz Latvijā. Noteikti, ka Latvijā tas ir. Tāpēc, kad pēc prakses būvējot gan privātmājas, gan attīstot, gan arī mēs paši būvējam savu ražotni, viss jādara 2 reizes ir. Mēs saņemam projektus, mēs uzzīmējam viņus, mēs viņus izstrādājam, inženieri pie tā strādā, un tā, kad mēs nonākam būvobjektā un reāli jārealizē šis projekts, visu nāks pārzīmēt, visu nāks pārtaisīt, visu nāks... Kāpēc tā? Kāda bija pieredze? Kāpēc tā nācās? Principā, tā ir bēdīga pieredze. Bet, principā, jebkurā vienalga tā, kā es minēju, vai tā bijusi mūsu ražotne, vai tā ir bijuši privātmājas, ko mēs būvējam, vai šobrīd arī mums ir liels projekts Salkaunē, 600 dzīvokļu projekts, ko mēs plānojam attīstīt. Visur mēs saskaramies tieši to vienu to pašu problēmu. Un, ja mēs paskatāmies Zviedrijā, viņi ir atrisinājuši šo problēmu citādāk pilnīgi. Viņiem ir cita būvniecības secība. Tas, ko viņi Zviedrijā dara, tad Zviedrijā, teiksim, ja salīdzina šeit, mums viss jāuzprojektē, viss jāsaskaņo, jādabū pilna būvatļauja, pilnam ciklam, ar visiem inženieru tīkliem, komunikācijām, pilnīgi visu. Zviedrijā sāk būvēt uzreiz no minimālā būvprojekta. Principā mēnesi pēc zemes iegādes var sākt būvniecību un paredz to, ka būvniecības beigās viss ir pabeigts. Es saprotu, ka viņam noteikti arī savādākas tās atbildības ir, ka tu vienkārši uz nodošanas brīdi tev visam jāatbilst ir normatīvam. Tas nozīmē, ka tu neko tur nevarēsi iekonomēt. Tev vienkārši visi noteikti ir atbildīgāki pie tā, kad automātiski saskaņojot savu ieceri turpina. Bet kā tas ietekmējās arī no pašas valsts pārvaldes? Kā viņi to skatās? Es nezinu, kā viņi to skatās, teikšu, kā ir. Bet vienkārši daži piemēri. Mēs ražojam industriālās sienas, vai ne? Piemēram, noliktavām. Un mēs saņemam pieprasījumu. Mēs saņemam pieprasījumu, kur, nezinu, Sokola panelis, kas ir pirmais plānis šim te ēkai, sastāv no 200 bieza betona slāņa, nesošā, tad ir siltinājums un tad ir fasādes slānis. Jā. Lai saprastu, 200 betona biezums tur 11 stāvīgu ēku. Ja? Un tas ir izcinājums. Un tad mēs nākam, un to kāds ir uzzīmējis, to kāds inženieris uzzīmējis, kāds pie tā ir strādājis. Tad mēs kā ražotājs sakam, mēs varam to apjomu samazināt 3 reizes, jo šeit slodzes nav, teiksim, uzdodot jautājumus, un tas nāk pārstrādāt. Bet, ja teiksim, mēs šie jautājumi uzdod jau pašā sākumā. Tieši tā. Un tas, ko Zviedrijā dara, no Zviedrijā mēs saņemam tikai fasāžu rasējumus, un mēs kā ražotājs dodam savu risinājumu. Savu piedāvājumu. Jā. Tad, ja es esmu cits ražotājs, tad es iedodu savu labāko risinājumu. Tu iedod. Un viss, un gala beigās pēc tā arī tad pieņem eksploatāciju. Jā, attiecīgi uz tavu jautājumu atbildot, tas ir liekas darbs. Tas, ko mēs darām, ir liekas darbs. Ir bijuši entie centieni, bet Latvijā būvniecības nozara vispār ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Un līdz ar to tas nozīmē, ka varbūt redzējām man pirmo epizodi, es strikti izteicos par to, ka arhitektūra ir aizgājusi galīgā lejupslīdē. Mēģināsim bez pīkstiņiem runāt, bet ideja ir tāda, ka es varu parādīt pāris ciparus, vienkārši, kas ir, to var tagad, mēs taisam izpēti par arhitektūras situāciju šajā gadījumā Latvijā un par pēdējiem gadiem, pēdējiem noslēgtiem 24., 23., 22. Kāda situācija vispār ir? Un ir gaužām bēdīgi. Arhitektūrā mēs secinām, ka nav naudas. Un tas nozīmē, ka pie tādiem apstākļiem pat vēl nedrīkstētu radīt sliktus projektus. Tas būtu vēl, tas nozīmē, ka vēl pretēji būtu vēl vairāk jāpacenšas, lai jūs kā attīstītāji gribētu nākt darīt. Bet varbūt pastāsti, kāds bija izaicinājums tieši to jūsu ražošanu taisīt. Jūs sakat, vajadzēja pārstrādāt, bet pie kāds nonāca? Tur bija izvēlēts lētākais projektētājs, vai tur bija izvēlēts dārgākais projektētājs, vai tur bija kas ietvērs? Es droši vien par to varētu dienu stāstīt par šo tēmu, teikšu, kā ir, bet un tur bija daudz, kas, sākot ar tiešām, bet tur ir jāsaprot arī milzīga atšķirība. Es strādāju Zviedriju investoru, un, ja mēs runājam, teiksim, mēs visu projektu, teiksim, pats sākums, jā.
mēs uztaisam cenu aptāju, cik izmaksās projektēšana. Mēs saņemam tur cenu piedāvājums no 60,000 līdz 150,000. Okay. Es tagad Zviedram rādu, tas ir cenu piedāvājums par projektēšanu. Man Zviedrs saka, ko jūs tur Latvijā sajukuši prātā esat? Kādi 60,000? Aizmirstiet, mēs nekad tādu summu nemaksāsim. Okay. Un tur mēs nonācām pie viens fundamentāla secinājuma, ka arhitektūra Zviedrijā nav tas pats, kas šeit. Jā. Arhitekts Zviedrijā nav tas pats arhitekts Latvijā. Tas ir divas pilnīgi dažādas nozares. Un tagad Zviedri ir iemācījušies to, ka Zviedrijā arhitekts ir arhitekts, bet Latvijā arhitekts ir projektu vadītājs. Tā arī ir, diemžēl, tā lieta, kad tie cipari, ko mēs rādīju, ir nevis par arhitekta darbu, bet par visu kopā. Tas ir apgrozījums uz projektu. Un tas nozīmē, ka tas cipari ir vēl sliktāk. Jo es saprotu, ka tur šīs sadaļas tiek turētas atsevišķi vispār. Kā elektriķi, inženieri un vispārējās sadaļas. Kā es iepriekš minēju arī par tām paneļiem, vai ne? Es kā ražotājs nāku ar savu risinājumu. Attiecīgi, kopējais apjoms nemainās. Gala rezultāts jau ir tas pats, kā šeit, tā tur. Bet tas nonāk, to dara ražotājs. To dara elektriķis nāk ar savu... Jā, tas viss ir iekļauts izstrādājuma cenā. Un to mēs neredzētu tajos ciparos Zviedrijā. Tas, man liekas, ir būtisks iemesls, ko ir vērts padomāt, kur mēs varbūt kaut ko daram būtiski nepareizi. Mēs aizkadrā jau minēja, ka atšķirās arī pienesums cilvēka. Tu varbūt var padalīties, tu ļoti varbūt iedziļinājies. Es īsi izgāju cauri vienkārši statistikai vispār par ekonomisko situāciju. Protams, Zviedrijā tas ir labs, salīdzinoši augsts dzīves līmenis. Ņemot vērā par to, ka viņiem ir šī krīze, bet kā tā, viņiem arī nav bijuši karš pirms tam, attiecīgi viņiem bijusi iespēja labi attīstīties. Bet tas, ko es varu piefiksēt, mēs tieši runājam par vecāku paudzi Zviedrijā, viņi ļoti, ļoti efektīvi. Viņi tiešām ir efektīvi. Viņi skatīsies, viņi atbrauc pie mums ciemos uz rūpnīcu, viņi prasa, ko tas dara. Viņiem 94. gadā bija viena no lielākajām būvniecības krīzēm. Un tie cilvēki, kas ir gājuši caur tai būvniecības krīzē Zviedrijā, viņi ir ārkārtīgi efektīvi. Tur korupcija ir vienkārši izsmelta. Šobrīd, protams, es arī redzu, ka jaunā paudze jau mainās. Vairs nav tik labi, kā bija kādreiz, bet, protams, tur vēl ievērojami labāk nekā šeit. Un kā piemērs vienkārši no statistikas, tad IKP Zviedrijā uz vienu cilvēku, tas ir cik mēs saražojam produktus un pakalpojumus reāli naudas vērtībā uz vienu cilvēku. Ir aptuveni 62,000 eiro, un Latvijā mums ir kaut kādi 23. Attiecīgi atšķirība ir 2,5 reizes. Tad mēs varētu pielikt, mums būtu jāpaņem vēl viens faktors, kas ir dzīves dārdzība. Tad tur pieņemsim, tur ir īstenībā cenas neatšķirās ļoti ievērojami no Latvijas. Tāpat īre ir tikai nedaudz dārgāk nekā pie mums Latvijā. Kaut gan tagad, paskatoties SSA un visur īres cenas ir kāpušas arī. Īstenībā tur viena atšķirība. Atbrauc Zviedri uz Latviju, saka, hei, tur, jums īre tur 2 reizes lētāk, vai ne? Es saku, jā, bet tad nāk klāt apkure, nāk komunālie maksājumi tam līdzīgi. Viņi tā, ko? Viņiem tas parasti viss ir iekļauts īres maksā. Un attiecīgi, ja mēs paņemam to kopējo summu, mums šeit īre ir ļoti līdzīgās cenās kā Zviedrijā. Labi, Stokholmā centrā, protams, ir citi cipari, bet globāli tur Pierīgā un pie Stokholmas būs ļoti līdzīgas cenas īres. Bet atgriežoties pie šī jautājuma, tad, ja mēs salīdzinātu vēl paņemtu cenu faktoru, pieņemsim, ka tur par 20% dārgāks viss dzīves līmenis, Vienalga, viens Zviedrs vidēji saražo 2 reizes vairāk produktus un pakalpojumus nekā mēs Latvijā. Labi, tas jau ir labi, tas pāri jūrai, tas otrā pusē, varbūt tāpēc mēs nevaram to piemēru tā redzēt, bet viens jautājums ir, vēl viens no jautājumiem. Kāpēc Lietuvai un Igaunijai sanāk labāk? Tik vienkārši. Labs jautājums. Par to arī daudz diskutēts. Dzirdēju, ka lietuvieši pēdējā laikā ļoti aizskrēja garām pat igauniem. Un īstenībā, ja mēs pat runājam par šo te būvnormatīviem Latvijā un tur, tad arī Zviedrijā, tad, kā es minēju, var būvēt no minimālā būvprojekta. Nopērkam zemi, pēc mēneša būvējam. Lietuvieši kā pat pirms burtiski 3 mēnešiem, 2, ir panākuši tādu pašu procesu. Viņi var būvēt burtiski uzreiz. Jā. Attiecīgi, mēs šeit cik ilgi skaņosim? Mēs savu vēku skaņojam gadu.
kā minimums, ar visām izmaiņām, plus mīnus starp tam līdzīgi. Ja nav kaut kāda šajā te vēl aizķeršanās ar detālu plānojumu, lokālu plānojumu, vēl visām lietām. Mums jau zemes gabals bija industriāli apbūvē, viss kārtībā, bet, teiksim, ienāk izmaiņas, būtiskas izmaiņas konstrukcijās. Mums burtiski jāaptur visu būvniecība, visi jāaptur, tad jāpārprojektē, kamēr mēs neizņem cauri ekspertīzei, mēs nevaram turpināt. Un tur jau aiziet laiks, efektivitāte un vispārējais. Labi, mēs tad paņemsim nost vienu lietu. Mēs esam pazīstami jau labu laiciņu jau tagad, jo mēs kopā sadarbojamies. Un mēs piedalāmies pie lielāka projekta, kur ir milzīgas investīcijas iespējams. Kas tagad tur notiekās? Kāda ir problēma? Es jau vairs nespēju izsekot, teikšu, kura tad īstā problēma, bet tad mūsu saimnieks Jans iegādājas zemes gabalu ar potenciālu. Nošērot bišķīt, kā tas izskatās. Investin Latvija smuki ir uztaisījusi. Jā, forši, paldies. Paldies viņiem par to, ka viņi tā kā rāda, bet vai tas ir tiešām tik skaisti un forši, kā šeit aprakstīts? Kāda ir īstenība? Īstenība ir skarba, teikšu, kā ir. Tad no vienas puses visi ļoti pozitīvi, visi pretīm nākoši, visi grib, lai šeit attīstās, lai būvējam, lai kaut kas notiek. Bet, kad mēs nonākam līdz īstai darīšanai, daudz kas apstājās. Kāpēc? Un, labs jautājums, kāpēc? Man liekas, ka fundamentāla problēma sistēmā. Jo ir, man liekas, absurds, kā tas var būt, kad visi grib, lūk, jaunas vietas, labi iekārtojums, ceļi, infrastruktūras, vispārējais nāk līdzi, attīstās. Ir cilvēki, kas ir gatavi, investori, kas ir gatavi investēt un būvēt. Ekonomikas ministrija, paldies, Lijā, paldies, Ogres pašvaldībā arī paldies, visiem pretīm nākoši būvējam. Un tad, kad jādabū šī kaut kāda atļauja un tam līdzīgi, viss apstājās. Un kur ir tā lieta? Jo visi it kā tikko pateica, ka visi tā kā saka, vai daram, bet kur tad apstājās? Mēs te studijā esam nolēmuši šī skarba tēma klausās. Saukt lietas īstajos vārdos. Es minēšu, vai tas varētu būt saistīts ar lēmumu pieņemšanu? Jā, noteikti. Jautājums, kurš tad pieņems to lēmumu? Jo šajā konkrētajā gabalā ir problēma. Mēs nopirkām tātad projektu, kurš tika saskaņots 7. gadā. Attiecīgi bija krīze, uzņēmumi bankrotēja, projekts apstājās. Kopš 7. gada ir pamainījusies likumdošana. Tātad, ja kādreiz tur drīkstēja būvēt, tad pēc jaunās likumdošanas lauksaimniecības zemē nedrīkst būvēt ciematus. Šeit labāk zina, vai ne? Jā. Un vajadzīgs pilsētas ciemata teritorija. Jā. Pa vidu Mikšķils pašvaldība ir aizmirsuši šo projektu iekļaut plānojumā. Viņi izdarīja, kā minēja, neteiksim kurš vai ko, bet teica, ka viņi gribēja kā labāk. To esmu, bet varbūt viņš netiek iekļauts. Mums ir šo pašvaldību apvienošana, novada reforma. Ogre pārņem šo projektu, saka, tur nekā nav. Tur nekā nav. Mēs nākam ar grāmatu, kur viss ir pārāksti, mēs visi ir saskaņots. Un tagad jautājums, kurš likums ir spēcīgāks? Šis papīrs, kas mums uz rokas, vai jaunais likums? Un tagad jautājums, kurš tad pieņems to lēmumu? Un skaidrs, ka neviens negrib uzņemties to atbildību, uzlikt to pārakstu, jo risks zaudēt savu amatu būtu tur, nezinu, publiski. Bet cik liels risks ir zaudēt šīs investīcijas? Jā, bet ja tu strādātu šajā pašvaldībā vai vēl kaut kur, un tev būtu jāuzliek, tev ir jāpabaro savu ģimeni, tev ir, tev ir kaut kādi maksājumi, tu tur esi strādājis, vai tu uzņemsies šo risku kaut kādu citu interešu dēļ? Jā, jo, ja mēs zinām pēdējās izskanējušās ziņas, kur pašvaldībā piesaistīja finanses Eiropas, tad viņam ir izmeklēšana. Ja? Tad tu esi iebiedēts nepieņemt lēmumu. Bet ja padomā nopietni, cik tas maksātu var, ja, piemēram, investoram apnīk šī azēšanās un tā. Tas ir vairāk miljoni. Es par šo zemes gabalu, mēs šobrīd cīnāmies par to, ka mēs tur drīkstam vispār būvēt. Ne? Un jāsaprot, mēs pat neuzrunājam nevienu investoru citu,
Jo nav zināms, vai mēs viņu attīstīsim personīgi, vai tas būs kāds cits Zviedru uzņēmums, kur izteikuši pirms tam interesi. Mēs šobrīd viņu vienkārši mēģinām sagatavot tam, lai varētu. Jo, ja mēs tagad uzrunāsim kādu investoru, kurš teiks, jā, laižam. Viņš prasīs, kad? Viņš teiks, viņš gribēs sākt uzreiz, un viņš gribēs ļoti ātri pabeigt. Jā. Un ja mēs iesim šo ceļu, mēs reāli attapsimies par to, ka varbūt pēc 2 gadiem varbūt sāksim. Un ja vēl viņi noraks, mēs noraksim visu valsts reputāciju palēlu. Nu jā, jo tas nozīmē, ka attiecīgi neviens Zviedru investors negribēs vairs nākt. Viņš sapratīs, viņi jau negrib nākt. Viņi jau negrib nākt. Šitie ir sāpīgi jautājumi, bet tu labi pieminēji par to Lietuvu. Ar ko mēs plānojam piesaistīt investorus, ja tulītās pat blakus teritorijā, kur praktiski investoriem vairs nav atšķirība, vai tā ir Igaunija, vai tā ir Latvija vai Lietuva, nozīmē, ka viņi kartē apskatās, tas praktiski ir 1,5 stundu brauciens atšķirība, un tu vari investēt 10 reizes vienkāršāk. Tas loģiski ir, kad tikai laika jautājums, kad tie investori, kuri ir jau nokaitināti, pateiks, paldies, draugi, ka mēs ejam uz kaimiņu valsti. Es domāju, Latvijai nav cerības piedot, bet... Tu pat domā, ka tik traki ir? Ja godīgi, tad arī mūsu ražotne, kas šeit Latvijā ir, viņi nebija balstīti uz biznesa plānu. Ja tur būtu kāds atnācis biznesa plānu, izvērtējis nodokļu politiku un vispārējo, mēs šeit neatrastos. Mēs šeit nesēdētu. Okay. Nebūtu šīs ražotnes, nebūtu šīs privātmājas, nebūtu šī ciemata, aizmirstiet. Tur nospēlēja kompetence, tur nospēlēja tas, ka es biju Zviedrijā un teiksim, mēģināju parādīt labāko, ko var. Un principā, jā, kā es minēju, nostrādāju kompetence, nostrādāju uzticēšanās. Teiksim, es ar šo īpašnieku Jānu jau strādāju no 18. gada. Tikai burtiski pēc 3 gadiem tika dot iespēja pamēģināt. Mēs sākām vispār ar pavisam mazu projektu, mēs sākām ar armatūras karkasu izgatavošanu priekš Zviedrijas rūpnīcas. Mēs saražojam 5000 paneļus Covid laikā, bez iespējas ceļot, bez iespējas braukt uz Zviedriju, teiksim, pieredzes apmaiņā, tam līdzīgi. Mēs visu izdarījām, mēs visu piegādājām pēc sarunātajām summām, laikiem, vispārējo. Super, ejam tālāk. Un tā pa solītim, pa mazam, teiksim, es kā teicu, tas ir, mēs tiekam pārbaudīti, un mums jāparāda, ka mums var uzticēties, ka te viss ir kārtībā. Un tad, kad mēs sākām, es kā tagad atceros, Jānam zvana draugi, Jānis gados, attiecīgi, viņš zina visus lielākos Zviedru uzņēmējus, un tur, nezinu, Benders, Kanska, visus lielākos. Un viņi saka, Jānam, ko tu dari? Ko tu dari Latvijā? Mēs tur mēģinājām, tur visi slikti, nekad vairāk dzīvē tur neiesim. Okay. Un jāsaprot, ka tā ir jebkura investori no citām valstīm, tā ir viņa attieksme. Tas ir kas viņiem palicis atmiņā. 2003. gadā no Latvijas aiziet Skanska un NCC projām. Okay. Un publicis paziņo, mēs aizējām no Baltijas valstīm dēļ korupcijas. Okay. Pie maniem bija ciemos Skanskas pārstāvi. Viņi man skatās acīs, saka, kur ir tavs slēptā interese? Kur būs tas uzmetiens? Ja? Okay. Un mēs braucam pa Latviju. Mēs ieraugam kādu ļoti slavenu, zināmu būvuzņēmumu Latvijā. Tajā brīdī mēs meklējām karjerus, braucām skatīties, kur var dabūt smiltis, jo Zviedrijā aizņemtas smiltis un tam līdzīgi. Mēs braucam pa karjeriem un viņi iebrauc no vienām no karjeriem, saka, pasveiciniet tur valdi, ejam projām šeit, nav ko darīt. Okay. Viņiem tas ļoti labi palicis atmiņā un lūk, ir pagājuši jau bišķiņ vairāk kā 20 gadi. Viņi ļoti labi atcerās un mums ir ļoti labi jāstrādā un jāpierāda sev, lai iegūtu vispār uzticību, ka te ir kaut kas mainījies, ja te ir kaut kas mainījies. Jā, bet paskatoties tie, kas mēs sakām līdz arī šitām te domas sēdēm, jo mēs arī bieži saskaramies ar to, ka mums ir kaut kāda lēmuma, jādod uz publisko kaut kādu apspriešanu. Un vakar sēdē pieņem arī lēmumu atlaist Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta direktori.
tas tā kā... Tad, ja runā par uzticību un tādu lietu, nu tad ar šādu te varam parādīt LSMā ir raksts. Kā šo vērtējas? Kāds ir iemesls? Es godīgi neesmu sekojis līdz. Iemesls ir, kad tiek pret Skanstas revitalizācijas projektā netiek pildītas uzstādītās prasības un pa lielu nolaidību. Protams, to var vērtēt, skatīties, iet cauri, domāt, vai ir izpildīts vai nav izpildīts. Bet tas nav nācis vienkārši lēnām. Tas nozīmē to, ka, protams, var teikt, tur politika, vēl viss kaut kas, bet ir jābūt kaut kādiem iemesliem. Un ja tā kā mēs zinām, kad saskaroties ar šo te, jau ar jūsu objektu kaut vai, tad ir tā, ka tā lēmuma nepieņemšana, bailes uzdrīkstēties kaut ko darīt, novad pie tā, ka tur jau arī nebūs nekāda uzticība. Tur ir pilnīgi savādāk. Es zinu, ka mēs kopā tikāmies ar ekonomikas ministru, kur ekonomikas ministrs visu grib, un tā kā saka, vajag visiem sasēsties kopā, cik mēnešus pagāja, lai mēs visu sadabūtu praktiski kopā. Un tas nozīmē to, ka te tiešām jāsaka paldies Janam, ka viņam ir tāda, patika pret Latviju, ka viņš ir tik pacietīgs un gaida ar milzīgu pacietību visu to procesu, lai tas notiktos, bet nav tādi lielākā daļa, tā kā tu saki, paņem Excel, paskatās, cik tas maksā, kā tas būs, un paldies, mēs dodam nākamo. Bet ko tu redzi, ko tu varētu darīt? Kādā ziņā? Ko vajadzētu mainīt? Burtiski. Tā kā rītā, kur jaunais gads, tūlītās jāpieņem, kur 6. janvārī pieņemts lēmums, kad vairāk kadastrālās uzmērīšanas lietas tur nevajadzēs mājām, un lai arī kā tas izpaudīsies, tie, kas cilvēki zina pa tēmu, tad iztēloties, kā tas būs. Tas nozīmē, ka valsts pārvalde vēl vairāk nevarēs pieņemt lēmumus. Labi, es domāju, ka mums fundamentāli jāsaprot pamat termiņu un pamat lietas vispār par to, kur mēs dzīvojam, ko mēs darām tam līdzīgi. Līdz ar to es tev varētu uzdot jautājumu, kas tavuprāt ir nauda? Instruments. Es teicu, tas ir instruments, ar kur var rīkoties. Bet man liekas, ka tur... Vai tev var piederēt nauda? Pēc tā, kā tagad notiekās valstī, īsti nē. Bet kā tu to domā? Ja mēs skatāmies, teiksim, visur parasti ir sistēmas. Tas sistēmas, teiksim, ja mēs paskatītos no kosmosa uz Eiropu, mēs redzētu, ir pilsētas, ir centri, vai ne? Un tad ir savienojumi, ir tīkli. Ja mēs paņemtu nervu šūnas, viņi izskatītos ļoti līdzīgi. Mums ir centrs, mums ir tīkli. Ja mēs paņemtu to asinsrites sistēmu, viņi būtu ļoti līdzīgi. Mums ir kaut centrālie, teiksim, tīkli, un viss tas tiek izvadīts pa rajoniem. Ja mēs paņemtu ekonomisko sistēmu, viņi izskatās īstenībā tieši tāpatās. Mums ir centrs, kur ir ļoti daudz naudas. Jautājums uz tavu iepriekšējo epizodu, vai ne, kur tad ir, vai ir nauda arhitektūrai, un kur tad tā nauda ir? Tic man, viņas ir vairāk kā saprašana. Ir šie centri, kur ir tik daudz naudas, ka tu pat nezini, ko viņi darīt. Un līdz ar to, ja mēs salīdzinātu to pašu ar cilvēku ķermeni, teiksim, viena šūna reprezentē vienu cilvēku. Okay? Un asinsrite ir šī ekonomiskā sistēma. Jā. Tagad, ja tev pietiek naudas nopirkt sev skābeklu un ēdienu, poši tu dzīvo. Ja tev nepietiek nauda, tu nomirsti. Tu neesi vajadzīgs šim organismam kopējam. Un tagad jautājums, ja ir ļoti daudz šīs gaisas un skābeklis un vispārējais, vai ne, parādās daudz liekējuši, kur pieslēdzās klāt, vai ne? Mēs zinām, bioiks tāds. Jā, un tas tāds dabisks cikls. Un tad, kad ir viss slikti, tad organisms pāriet kontrols režīmā un pārbauda, kurš to naudu paņēma, vai ne? Un viņi lido ārā. Un tagad jautājums, tad, ja šūna nevar izvēlēties, kur viņi atrodas, mēs kā cilvēki, mēs varam izvēlēties, kurā vietā mēs gribam atrasties sistēmā. Jā. Mēs varam iet uz sistēmas, teiksim, centru, kur ir šīs naudas plūsmas lielākas, bet jāņem vērā, tur ir atbildība un vispārējais arī ir lielāks.
Un tā ir mūsu kompetence. Vai mēs esam gana kompetenti atrasties šajā vietā? Tad, ja mēs runājam, vai nauda var piederēt, nauda, manuprāt, nevar piederēt. Tev ir šis laiks dots, tev ir iedot kaut kāda naudas līdzekļi. Jautājums, ko tu viņi darīs? Kā tu viņus operē, kur tu viņus novirzi? Jā, jo tu viņi nevar paņemt līdz kapā to naudu. Bet tev šajā periodā ir iedot kaut kādu īpašumu tam līdzīgi, kuriem tev ir lēmumi, tev ir tiesības pieņemt lēmumu par šiem līdzekļiem, ko tu viņiem darīsi. Jā. Tā kā mums noteikti skatās arī arhitekti, jo viņiem ir interesanti arhitektūra un nauda. Vienīgi baidās, ka komentārus rakstīt, tas viens, bet tas nebūtu ir svarīgākais, mums ir daudz lietas. Bet tu labi salīdzināji to, tad jau filozofiski pieejot, bet es gribēju pateikt vienkāršākā varbūt variantā. Nauda ir pie attīstītājiem, investoriem, attīstītājiem, kuri zina to visu procesu, kā viņi ir. Jā, tieši tā. Un tad tas, ko viņi darīs, viņi vienmēr griezīs tos liekos posmus. Un, diemžēl, te ir tā situācija, kad, ko es esmu sapratis. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Un es domāju līdzīgi par to, ko mēs runājam par punktu vai arhitekts, vai projektēšanas process nav lieks un tā. Viņš ir palielami ļoti lieks. Un, lai arī cik cilvēki būs dusmīgi par to, kad, ko teiks par to vai kā ir. Bet arhitektu profesija vairs nav arhitekts, bet arhitekta profesija ir būt projektu vadītājs, to, ko minēju. Bet viņa ir arī pārspīlēta, dēļ tā, ka tā atbildība, cik viņam ir liela iedota. Un tas nozīmē to, ka, ja tu iedod pārāk lielu atbildību, tad nevar pieņemt lēmumu. Un tas nozīmē, ka tev ir pārnodrošināšanās sākās. Un tas nozīmē to, ka attīstītājs grib uzbūvēt ātru, efektīvu māju, priekš konkrēta procesa ražošanas, piemēram, tad arhitektūra kā tāda jau pamatu funkcijā būs otrajā plānā. Viņam interesē galvenie rādītāji, lai izpilda šo lietu. Tieši tā. Ja es tev, tad, kas tad būvē? Kas ir tie, kas attīst? Mēs runājam par arhitektūru, vai ne? Mēs runājam par kādām? Mēs runājam par dzīvojamajiem fondiem, dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem. Mēs runājam par privātmājām, mēs runājam par industriālo apbūvi, ofisi un tam līdzīgi. Jā. Kurš maksā? Kurš maksā par šiem objektiem? Kā tas jautājums ir, tad, ja tas ir industriālais, tad attīstītāji, no? Attīstītāji tam līdzīgi, bet ja mēs papētītu tālāk, par tiem pašiem dzīvokļiem, retu reizi, protams, valsts būvē kā tādas sociālās mājas tam līdzīgi, vai ne? Jā, tā ir vesela tēma, kur nevajag labāk neaiztiekam, jo mums ir tikko uztaisīts viens parauga objekts Liepājā, nevis Liepājā, bet Jelgavā, un es tikai iestarpināšu. Lai viņu atpelnītu, vajag 300 gadus ret. Tas ir dārgākais dzīvumos mājas projekts, kāds vispār ir. 13 miljoni vai kaut kas tam līdzīgs uz... Wow. Tur tev vajag atsevišķu tēmu. Tur ir atsevišķu tēmu, bet jā, labi, pilsētas būvē dažreiz. Jā, bet kas otrs, labi, ir attīstītāji, ir būvnieki, bet es neesmu redzējis nevienu privāto personu, kurš būvētu sev daudz tādu dzīvokļu māju, savām vajadzībām. Ne. Attiecīgi aizmugurē, kurš finansē? Tas ir investors. Kas ir investors? Tā var būt banka vai tas var būt kāds fonds. Jebkas, kuram ir brīvi līdzekļi. Jā, fonds norīkot. Ko investors grib? Nopelnīt. Jā. Pavēlam. Skaties, es tev, teiksim, esmu investors, man ir 100 miljoni. 600 miljoni. Es gribu 10%. Tātad es gribu 10% gadā, 10 gadu griezumā. Lūdzu, ko darīs? Vai tu tiksi galā ar šo? Ja tu man tagad tā iedotu, es tieši tā arī meklētu uzreiz, vai es Latvijā spēšu to vispār nodrošināt, vai es uzreiz taisīt tagad Igaunijā vai Lietuvā. Un tā ir tā problēma. Ja viens ir ļoti maz cilvēku vispār, tu spēj izdarīt? Jā. Es pieļauju, ja mēs iedotu loterijas kārtā cilvēkiem, vienkārši iedot pa 100 miljoniem, pateikt tieši šos pašus nosacījumus, teikt, labi, 15 gadi. Neliksim pārāk augstu latiņu, bet 15 gadi, es pieļauju, ka tur pāris miljoni aizies vienkārši privātmājai, mašīnai, tam līdzīgi. Pirmais. Vai ne? Un tad paskatīsimies, kur mums 15 gadi, mēs jau paspēsim kaut ko izdomāt, vai ne? Un jo mēs lielākām summām runājam,
jo mums jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Jo tajā brīdī, kad es tev iedošu 100 miljonus, tev blakus saskries 100 lapsas un vilki, kuri gribētu, kur ir nauda, vai kā mēs no tiem dabūsim ārā. Pārdosim visu kaut ko, bet tikai ne tas, kas ir vajadzīgs. Jā. Kur te uzprojektēsim, sazīmēsim tādas super mājas, ka tik turies. Tu to naudu var iztērēt momentā. Un te īstenībā vēl viena būtiska lieta, par ko es šodien aizdomājos. Tas ir gan privātu māju sektorā, gan dzīvokļu sektorā šobrīd Latvijā. Teiksim, paņem uzbūvē privātu māju vidējā sektorā. Nezinu, 150, 130 kvadrātmetri. Pierīgā. Izmēbelē viņu. Vai tu pārdos viņu par cenu, par kur tu viņu esi uzbūvējis? Nē. Tur jau nav jēga, bet jautājumu uzdot, tas jau skaidrs. Jo pirmkārt jau tā vērtēšanas sistēma ir, ja ir saskārušies cilvēki ar vērtēšanu, tu vari lauku teritorijā kaut vai miljardu ielikt, tu nekad viņu nedabūs atpakaļ, jo nav vērtēšanas sistēma, jo tiek vērtēt uz iepriekšējiem darījumiem, kas vispār ir vēl viena. Tu tik daudz tēmas, saka, klausies. Tas pats mūsu ciemats. Jā. Ja es uzdodu jautājumu ekspertiem, viņi saka, šeit nedrīkst, šeit kāds būvēšana? Kādi dzīvokļi? Salkalnē? Tur nav neviens darījums. Tur neviens nepērk dzīvokļus. Vikšķelē neviens nepērk dzīvokļus. Tur jau nav darījuma. Mēs privātmāju nevarējām pārdot. Tāpēc, kad nav darījumu. Hei, tur nav dzīvokļu. Te, man liekas, ir fundamentāli visa tā domāšana jāmaina pie tā, kad tu saki, iedot naudu, ka pirmā lieta jau, ko tu minēji, kad cilvēki no sākuma domā, tā kā, man būs laiks vēl izdomāt. Te ir tā lieta, kad netiek tādi projekti attīstīti. Mēs redzam caur šo Salkalnas projektu kaut vai, Vikšķilē, kas sanāk tagad, labi, te ir pacietība vēl, bet viņi arī kaut kad beigsies? Tā, viņi kaut kad beigsies, un mums ļoti paveicies ar Jānu, kurš ir tiešām Latvijas fans, teikšu kā ir, viņam šeit patīk, tas ir viņa hobijs. Es pateikšu tā, tas nav bizness. Priekš viņa šis nav bizness, šis ir hobijs. Tas nav bizness, jo tur salikt Excel, bet redzi, mēs jau cīnamies, tāpēc, ka tur jau nav Excels. Mēs gribam palielināt apbūvi. Tikai tāpēc, lai varētu kaut kādā veidā vispār ielikt, ka tur ir kaut kāds cipars, lai jebkurš investors paskatītos, teikt, ok, te vēl kaut ko var salikt, kaut 5, 7, 8, 10% varbūt. Es arī izstāstīšu droši vien par to, tur īstenībā ir domāja apakšā. Nav tā, ka Jānis atbrauc un nopirka vienkārši uz dūlo zemes gabalu. Tas, ko viņš redzēja šeit Latvijā, ir tas, kas notika vienkārši Zviedrijā pirms gadiem. Viņš skatās 20-30 minūšu attālumā no Rīgas, ir 2 joslu šoseja abos virzienos, ir vilcienu pietura, autobusu pietura, ir blakus promenāde, ir Daugava, skats uz Daugavu. Viņš saka, Zviedrijā tas maksā reiz 10. Un tas ir tikai laika jautājums, ka šī būs viena no populārākajām vietām, kur dzīvot. Šobrīd vietējie netic. Vienkārši cilvēks ar pieredzi redz, kas notiksies nākotnē. Blakus vēl plānojas Rail Baltica lielākais termināls Salaspils. Tur cilvēkiem būs darbvietas, attiecīgi kaut kur viņiem būs jādzīvo. Skaidrs, ka viss reģions, ja viss labi, viss reģions attīstīsies. Bet ja mēs runājam par investīcijām, no kurienes tad nāk nauda, mēs runājam investoriem. Okay. Ja nauda nāk no investoriem, kā arī tu minēji, vai ne? Mums tad jādomā, ja katrs saprastu šo te fundamentālo lietu, un ja mēs sāktu nedaudz domāt kā investors, tad un rūpētos par to viņu investīciju, mēģinātu viņu pasargāt, strādāt sistēmas labā, nevis pret viņu. Nevis, reku nāk investors, kā mēs varam izcelt naudu, ielikt sev kabatā. Bet kā mēs varam realizēt šo projektu, nāks vēl. Man liekas, tā ir tā lieta, ko uzreiz jau nesaprot jau šī pašā startā, kad man liekas, mēs esam it kā tādā interesantā ģeopolitiskā vietā, kur mēs atrodamies, bet pašā laikā, mums ir blakus jūra, mēs varam daudz ko darīt. Mums ir, vakar bija vienkārši tēma par ūdens transporta attīstīšanu Daugavā, kurš jau ietur, man liekas, 10 gadus jau arī tiek runāts, bet beidzot kaut kāds pirmais posms ir pieņems lēmums attīstīt uz mazu posmu testā. Ar šādu te ātrumu, tā vienalga, cik mums investori stāvētu aiz durvīm un gaidītu,
Mēs vienkārši viņus nekad nevarēsim pat arī apkalpot. Tas ir tā kā, man liekas, būtu jādara, lai arhitektūrai un būvniecībai būtu nauda, būtu jāļauj pirmkārt, tā kā saku, attīstīt lietas. Vienkārši. Nevis domāt par lietām, kad ko tu darīsi, kāpēc tu darīsi, bet vienkārši ļaut, ņemiet, dariet, ko mēs nākam pretī, sakiet, ko vajag. Bet tas viss ir tikai dotajā brīdī presē tikai. Kā baigais. Problēma ir globāla, diemžēl. Un nav tā, ka arhitekti atrisinās visas problēmas, un nav tā, ka investori un būvnieki tagad visu atrisinās. Jo, kā minēju, viens ir tirgus cena. Ja dzīvokļiem, mājokļiem tirgus cena ir pārāk zema, attiecīgi šobrīd tirgoju tikai daži spēlētāji, kuri paši attīsta, kuri paši zīmē, kuri paši projektē, kuri visi ir in-housā. Tas ir vienīgais veids, kā vispār uzbūvēt un nodrošināt to, ka pašizmaksas nav pārāk liela. Ja tagad cena mums būtu, teiksim, dzīvokļiem un visam reiz 2 tirgu, un cilvēki varētu to arī atļauties, tas ir otrs faktors. Mēs varam uzbūvēt ļoti dārgi. Jautājums, kurš to nopirks? Nē, tas skaidrs nebija iespējams. Attiecīgi, bet ja tirgus būtu labāks, būtu dārgāks, būtu vairāk, teiksim, tas risks samazinās. Attiecīgi, es varu paņemt outsourcā, ārpakalpojumā projektētāju, uzticēties viņam vairāk, būvniekam paņemt outsourcā, uzticēties viņam vairāk. Šeit tas nav iespējams, jo tu uzreiz pazaudēsi naudu. Tu momentā būs mīnusā. Ja tu Latvijā kaut ko tādu pamēģinies izdarīt, tu esi mīnusā garantija. Līdz ar to vienīgie, kas šobrīd attīsta, ir tie, kas dara visu paši. Kas kontrolē pilnīgi visus iesaistītos ciklus un pārbauda katru cenu. To mēs esam saskārušies. Ejot uz tikšanām, mēs arvien vairāk redzam, kur attīstītāji tieši tā arī dara. Ņem savā komandā arhitekts, ņem savā komandā pat būvdarbu vadītājus un jau sāk organizēt visu darbu pilnībā. Bet citu variantu nav. Bet tas nozīmē, ka tirgus pielāgojās labi, bet tas nozīmē, ka projektēšana un tā būvniecība kā tāda iziet ārā paliek burtiski neinteresanti visiem. Bet tieši tā. Un mēs atgriežamies arī pie jautājuma. Labi, kas būtu jādara, lai būtu cena lielāka? Cilvēkiem būtu jābūt lielākiem ieņēmumiem, jābūt piesātinākam tirgum. Šim te IKP būtu jābūt reiz 2. Tad arī būtu vairāk iespējas, tad arī būtu vairāk naudas arhitektūrai. Jā, pa lielam. Un tagad jautājums, kas tad ir tas IKP? Tad tas ir cilvēka vidējais produktivitāte, cik viņš saražo gadu laikā. Vai ne? Un mēs varētu teikt, jā, Latvijā viss slikti, viss varianti nav, ko tad es vai ne, es jau neko nevaru izdarīt. Bet īstenībā es gribētu teikt, ka katrs no mums, ja mēs censtos būt labāki, efektīvāki, pat ja kasiere veikalā būtu pozitīvāka, efektīvāka. Jā. Ne jau viņa to dara valsts labā. Es teiktu tā. Un jebkurā nozarē tu dari to sevis labad pirmkārt. Jo, ja tu būsi labākais savā darbā, tu dabūsi paaugstinājumu. Tev būs vairāk iespējas. Tev parādīsies, daudz vairāk šīs te iespējas. Attiecīgi tajā brīdī tu radi konkurenci citiem. Tu citiem lietas, ja viņa varēja, varbūt tad es arī varu. Un tādā veidā mēs īstenībā katrs pa vienam ceļot savu produktivitāti, mēs ceļam valsts produktivitāti. Bet sākam domāt ar sevi. Kaut vai tik savu interešu labāk, domājam par produktivitāti. Un nemēģinam domāt, kur mēs varam ātri nopelnīt. Jā. Jo tajā brīdī, kad mēs gribam ātri nopelnīt, kur mēs varētu kaut atkatu dabūt, kur mēs varētu kaut ko pa kreiso izdarīt. Tajā brīdī tu šis sistēmas vīrus, un tas nav ilgtermiņa risinājums. Tā vispār nav ilgtermiņa domāšana, un tā ir tā viena no lietām, ko var redzēt, kas vispār ir tirgu iekšā, bet to arī, diemžēl, ir baigi daudz lobējuši lielie kaut kādi ražotāji, kaut kā tos, tas ir, man liekas, pamainīsies tagad paudze, es domāju, ka tas izzudīs, tāpēc, ka nav tāda tirgošanās, bet mēs, jebkurš zina, tas gan ir investoriem, gan attīstītājiem, gan būvniekiem zināms, kad kāds konkrēti nolobē kādu materiālu vai kaut ko ieliek, un tad tur ir speciāli tas būs izdevīgāk un tā tālāk. Man liekas, ka šī lieta jau ir fundamentāli... Ja godīgi man bija stāsts, kad arī, mēs sākam šeit darboties, mēs diezgan lielā apjomā pērkam materiālu, un pie manim nāk, klausies, cik tev vajag atpakaļ? Lūdzu, kāds atpakaļ?
ja tu pēc no maniem, cik tev vajag atpakaļ, kāds atpakaļ. Tu man iedod labu cenu, un tad mēs varbūt strādāsim. Bet nē, šī domāšana ir, un te ir tā lieta, kad tas ir īstenībā, visiem liekas, tas it kā liekas, nu poši, tur ieteicis tur kaut kāds bonus. Nē, nav problēma bonusā izdarīt tiešām labāku darbu, iedod kvalitatīvāku materiālu, iedod laikā to materiālu, izdari to lietu, un tad arī būs tev klienti un vispārējais. No? Jā. Bet paturpinot pabeigšu līdz galam to ideju, jo šī lieta ir tā, kas it kā liekas, ka it kā tu pārdod vairāk, tad nav vairāk nauda. Nē, nav vairāk nauda, ir vairāk piečakarēti attīstītāji. Jā, diemžēl tu vari viņu piečakarēt vienreiz. Jā. Un tā otrs reiz netiek dots. Jā, un tā ir tā lieta, ko neviens neskatās. Bet viena lieta, ko mēs fonā te ierunājāmies, ko tas nozīmē, kāds ir, Latvijas Arhitektūras Savienībai jautājums, kāds skatās, uztaisiet prezentāciju par to, cik būvējot šos lielos iepirkumus un foršos gada balvu objektus, cik kompānijas ir bankrotējušas, kamēr viņi tiek uzbūvēti. Un padomājiet, kāpēc tā notiekās. Un tas būs vienkārši fundamentāli labs. Tas būs āķīgais jautājums. Mēs uz Ziemassvētkiem uzdāvināsim kādam dāvanu. Ja kāds pateiks, cik kompānijas bankrotēja, būvējot Nacionālo bibliotēku. Klausies, tur bija krīzes gads arī. Labi. Jāpaņem cits objekts, lai būtu objektīvi, bet jā, tas, ko es arī redzu tirgu. Labi, ja jaunais Rīgas teātris, tas pats, lūdzu. Varat atbildēt uz abiem, dabūsiet divas dāvanas Ziemassvētkos. Jā, jo sajūta mēs saņemam ļoti daudz pieprasījumus. Uz saliekamo dzelzbetona elementiem. Tā sajūta ir tāda, tas, kurš kļūdījās, vinēja konkursā. Okay. Reāli, uz tā, man liekas, tika balstīts Latvijas būvniecības prakse. Kurš kļūdījās, tas dabūja vinēja konkursu. Un tas, kurš kļūdījās, pēc tam tiek paņemts pēc pilnas programmas un loģiski bankrots. Un, ja godīgi, pat viņš paņem ķēdītē vēl veselu kaudzi, jo viņš paņem kaut kādus tiešām varbūt godīgi un labi strādājošus cilvēkus un gala rezultātā uzmet. Lūk, burtiski pirms dažiem mēnešiem. Mēs iedodam cenu par elementiem. Mums klients zvana, būvnieks saka, jā, bet reku jūs konkurenti pa 5% lētāk varat. Un mums ir ļoti laba aprēķina programma. Mēs zinām katras izmaksas, un es saku, es nevaru. Man tad nav vispār jēgas būvēt, ražot. Jā, bet jūs tur, draugi, tur konkurenti iedeva lētāk. Forši, lai viņi ņem un taisa. Burtiski pirms mēneša likvidācijas process uzņēmums tiek slēgts, jā, mums par vienu konkurentu mazāk, un man nav pārsteigums, kāpēc. Jā, tāpēc, ka dempinga cena. Jā, un diemžēl cilvēki nereiķina, nesako līdzi reālajām izmaksām. Mēs pareiķinām tikai materiālu, mēs pareiķinām darba izmaksas, neiereiķinām administrāciju, neiereiķinām tāpas, elektrības, internets, vispārējo, un ir rezultāts. Mēs neesam kompetenti ļoti daudz reāli salikt visas izmaksas. Un mēs ceram, gan jau saģot. Mēs jau kaut kā izvilksim, un tad nepietiek naudas nodokļiem, tad nepietiek naudas samaksāt apakšniekiem, un tā ķēdītā aiziet. Jā. Ok. Es te pagājušajā reizē, vai vispār fonā virzu tādu ideju, kad konkurences padomē noteikti būs daudz jautājumu par tādu lietu, bet vai nevajag lietām noteikt minimālos griestus? Tā kā, kad ir lietas, bez kurām tu nevari nodrošināt nemaz to pakalpojumu. Un tas nozīmē, ka tu nevari, kā piemēram, konkurence tur bija iedevis 5% lētāk, tad tu paņemot pēc kalkulācijas saproti, ka tātad vai nu viņš kaut ko nesamaksās kādam, vai nu viņš kaut ko tad tu vari uz kvalitāti čakarēties, tur vienkārši kaut kādu sliktāku materiālu ielikt, meklēt kaut kādus, arī kādu apčakarēt, Un tas nozīmē, ka es virzu tādu tēmu, un mēs viņu kaut kad arī vairāk viņu pastāstīsim, ir, kad, bet ja noteiktu, kad ir griezti, tāpat kā minimāla alga, taču ir noteikti. Tā kā ir un te ir tā lieta, ka, ja tu zini, ka tai kompānijai vai būvniekam un tam visam ir konkrēti iekļauts tas iekšā, tad jau viņš var praktiski tāpat kā
Zviedrijā, kā tu minēji, ka tu nāk ar savu tehnoloģiju, tad viņš konkurē ar tehnoloģijas lietām, nevis ar kvalitāti, nevis ar citu algām vai arī ar nodokļiem un tā tālāk. Labi, es nezinu, vai tā būtu ļoti grūti droši vien izsakojama tēma, tam līdzīgi, ja var izstāstīt, kā Zviedrijā ir. Tad Zviedrijā ir speciāls dokuments, būvniecības dokuments, kur ir aprakstīti visi standarta mezgli. Ja mēs runājam par starpsienu, tur ir konkrēti pateikts viens reģips, rāmis, reģips, siltinājums. Tas ir minimums, tas ir atrunāts. Visi atsaucās pret šo dokumentu Zviedrijā. Tātad, ja klients saka, forši, es gribu šo plus, es gribu dubulto reģipu starpsienu, tad tas ir ierakstīts projektā vai prasībās. Un ir ļoti skaidra sistēma, kas ir iekļauts un kas nav iekļauts. Viņiem tas ir atrunāts kā grāmatā. Un attiecīgi tajā brīdī pasūtītājs nāk pie izpildītāja, kur ņemam dokumentu, izpildīja pēc dokumenta nav. Okay. Visi. Nu labi, te mums to teiktu, ka tas ir projekts, ka tu it kā projektā esi uztaisījis. Bet tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ka tad projektētājiem ir jāuzzīmē pilnībā viss, nezinot kādu būvnieku vai kādu tehnoloģiju tiks izmantots, jo, piemēram, izvēlēsies tausas saliekamās konstrukcijas vai kāda cita, viņas tomēr atšķirsies. Mums vajadzētu Latvijā obligāti vajag steidzami pāriet uz built and design. Kā pilnīgu noteikti. Obligāti. Mēs aizmirst kā es minēju, par jebkurām investīcijām šajā valstī. Tātad par to, ja mēs runājam, kur ir nauda, tev ir pensiju fonds. Okay. Tev ir pensiju fonds, tev ir kaut kāds līmenis, jā? Jā, kaut kas es nezinu, man droši vien, kā ir. Tā nauda kaut kur aiziet. Ir pensiju fondi. Tic man, tur sēž cilvēku uz 1000 miljoniem eiro, nevis 100 miljoniem, bet 1000 miljoniem eiro un domā, kur investēt. Katru dienu. Viņi domā, ko mēs varētu tagad šo te naudu investēt. Jo, ja tu viņi neinvestē, kas viņi notiek? Pazūd. Inflācija. Viņi noēda. Un tad viņiem ir jāinvestē. Viņi sēž un gaida. Zviedrijā tu nopērc zemi, pēc mēneša sāc būvēt. Viss tu dabūsi, tur varbūt izmaksās 2 reizes dārgāk, bet tu dabūsi to ēku ātrāk gatavu, tev īrnieku ielaidīs ātrāk iekšā. Protams, tas nozīmē, ka ātrāk dabūs viņu atpakaļ kā... Un jo tev lielākas summas, jo tev lielāki riski. Attiecīgi šie fondi, teiksim arī to, ko mūsu uzņēmums Zviedrijā, kāpēc viņš tik veiksmīgs ir, viņi dara to, ko fondi nevar izdarīt. Viņi veic šo te būvniecību, viņi uzbūvē gatavu ēku, viņi dabū īrnieku iekšā, un fonds grib nopirkt jau ar īrnieku. Viņš grib būt drošs. Viņš negrib tagad riskēt, ka viņam nesaskaņos dēļ kaut kādas tur zaļās, nezinu, zaļā vabola. Jā. Parādījusies zaļā vabola. Rekums komentārs ir, kas mums tur ir. Es ieteiktu izstrādāt projektētāju cenu tarifu vadlīnijas. Lai uzreiz ir saprotams, ka ja cena ir zemāka, tad uzreiz skaidrs, ka tas ir dempings. Protams, un es tam arī piekrītu, jo te ir tā lieta, ka tu nevari, tas tā kā, ja tev ir menu zināms, cik kas maksā, kā noteikts, tad automātiski, tu zini, jo apsties, kas pa lietu, jebkura medicīnas iestāde, es baigi daudz ņem lietas analoģijas no medicīnas iestādes, tu arī pieminēji to. Jā. Bet es tieši tāpatās daru, jo tāpēc, ka tā sistēma ir tāda, kad tur ir divas fundamentālas atšķirības būvniecības nozarei ar medicīnu. Būvniecības nozarē ir pārāk daudz instances, kuras tā kā kontrolē, kā tu ko darīsi. Jo nav paškontrolas. Medicīnas iestādē var būt privātais. Tu vari veikt, tu saņem licences, tu visu, un tev ir privāta klīnika, un visu, un tu dari, vai operācijas, plastiskās, vienalga, kādas vien tu gribi. Šeit ir vajadzīgs tā, ja es esmu projektētājs, man vēl vajag kaut kādu instanci, kas skaņos tagad to projektu. Man vajag vēl kādu, kas viņu apstiprinās, un tad ir, pagaid, mums tur ir dzīvības, kur cilvēkiem tur taisa operācijas katru dienu, tur nevajag neko vēl trešo instanci, kas nāks tagad pieņemt, ja? Tagad būvniecības procesā, mēs visi gribam. Man liekas, ka jau pašā startā ir sēdušies pa daudz tanī bāzē, ka kaut kāda būvvalde attīstības departamenta vadītāja grib tur baigi kaut ko vadīt, un viņi grib diriģēt, kur ko drīkstēs, ko nedrīkstēs. Kāda vēl pēc? Es man liekas, ka tas būtu, ja tu kā attīstītājs, piemēram, attīstījies ar būvnieku, tu saņem konkrētu licenci, tu saņem, ka tev ir arī darbā, nezinu, piemēram, arhitekts, tu praktiski uz šā bāzes saņem
komersantu, kurš drīkst attīstīt un vairs vispār nevienam nav jājautā. Un tur būtu tieši ir tā atšķirība starp Zviedriju un Latviju. Ja arhitekts Latvijā ir tas, kurš uzņemās atbildību, kā tu minēji, par visu, vai ne? Un tad nodrošinās, ka tiešām viņš nav kaut kur kļūdījies, tad Zviedrijā katrs inženieris vai katrs piegādātājs uzņemās atbildību. Viņam ir savs certifikāts. Teiksim, ja es būtu elektriķis, man būtu elektriķis certifikāts, es uzņemos atbildību par elektrības daļu tavā ēkā. Ja kaut kas notiek, pēc tam nāk pie maniem, nevis pie arhitekta. Nu jā, un tas jau arī fundamentāli mainīt. Bet es vienkārši uzsveru to lietu, arī kaut vai mēs rītā iesāksim procesu līdzīgu kā, nezinu, Lietuvā, un ļausim jau ar minimālo būvatļauju tagad jau ķerties klāt, nav jau regulējums, kas šito izdarīs. Tad joprojām būs, mums vajag lūdzu būvvaldē iesūtiet projektu par to piesūkšanos. Piemērs, Rail Baltica, es dzirdēju Latvijā, ko? Nē, es pirmā. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds, jā? Tā kā, klausies, tad Rail Baltica ir tāds tāls sapnis par to, ka mēs savienosim Igauniju, Latviju, Lietuvu un varēsim aizbraukt līdz pat tur Francijai, man liekas, nu vēl tālāk, ja? Tad tas sapnis drīz tiešām izjuks tikai tāpēc, ka mēs cik novadiem iet šis te dzelzceļš. Cik pilsētas tur, vai ne? Un iedomājamies, ka tāds milzīgs projekts tiek skaņots visās katras pašvaldībā atsevišķi. Kas tas ir par nonsens vienkārši? Tas ir tā kā, tas ir jau pašā fundamentāli pamatā parāda, ka tā kā, un iedomājamies, tā trase ir tik gara, un tev visai Latvijai jāiziet cauri, un tad katru posmiņu skaņo pati būvvalde. Īstenībā jautājums par šo projektu, kurš projektē? Vairāk. Tur vairāk projektē. Bet arī Latvijā katrs projektē, tā kā Latvija projektē Latvijas daļu? Vai tur Tur ir starptautiski kaut kādi konsultanti, bet jā, Latvijas daļā posms projektē latviešu kompānija. Tā ir vismaz labā daļa, bet skaņo vienu projektu 11 būvvaldes. Tas tā kā Tas tā kā iztēloties to, tas tā kā Kāda būtu alternatīva? Noteikti, ka visu vienkārši to skaņo viens, un tā būtu centrāla kaut kāda viena būvvalde uz tādiem fundamentāli infrastruktūras objektiem, ka tev viņi izskata un automātiski dod, nav vairs iesaistīt kaut kādu pašvaldības, tante, kur tur saka, vai viņai patīk soliņa krāsa tagad tādā krāsā vai nē. Nu? Un tas nozīmē, ka jau šādā projektā, kur ir milzīgas investīcijas, ir entās būvvaldes, kas vienkārši kā liekēži sēž ēd, jo tev jāuztur viņi. Tev jāuztur tie speciālisti. Un tas nozīmē to, ka pie tāda, vai tu gribi teikt, ka kaut kādos, nezinu, tur angažos vai vēl kaut kur tur darbinieks, kurš skaņo projektu, ir pietiekuši kompetents, lai viņu skaņot? Nē, par kompetenci mums ir katastrofa šeit. Tā kā iztēlējies tā lieta. Vienkārši, ka tev ir tehnoloģija projekts, un tu tagad viņu kaut kādā, tur Dundagā būvēs māju, un viņš tagad sāks teikt, vai viņi ir pareizi vai nav pareizi. Tas viņš vispār neiespējami ir. Tas vienīgais, ko es redzu, kas varētu būt, ir, kad mums tās arī jābeidz laikam. Laiks iet uz priekšu baigi ātri. Tāpēc cilvēki aizdomājieties par šo. Uzdodiet tādus jautājumus. Sākat fundamentāli. Es gribēju atbildēt arī šo te jautājumu par minimālo algu, par minimālām šīm te grieztiem. Es ir gudīgi esmu pret. Kāpēc? Tāpēc, kad ko tas dod? Labi, tas varbūt pasargā kaut kādas, es teiktu, drīzāk sakārtojam tiesu sistēmu. Jo, teiksim, tas tiesas process ir šausmīgi ilgs un garš un nekorekts. Mums nesamaksāja, mēs iesūdzam tiesā, tiek nozīmēta tiesas, ierodos uz tiesu. Man saka, jā, pēc gada. Jā, 10 arī. Un tikmēr tas otrs uzņēmums varbūt tur jau sen jau aizklapējies, ciet, bankrutējies, vēl kaut ko izdarījis. Sakārtojam to jautājumu. Un tad, ja tu mums nesamaksāja, sakārtojam likumdošanu. Mums nesamaksāja, mēs izdarījām savu darbu. Mēs esam kompetenti, mēs izdarījām savu lietu. Pirmkārt, ja mēs būsim kompetenti, mēs varēsim pierādīt, ka mēs izdarījām korekti. Tad mums nesamaksāja, mēs prasījums, mums nesamaksāja, mēs savu daļu izdarījām.
piedzeram, izaudzinam šo te kultūru ārā. Ja tu nesamaksās, tev būs sekas. Nevis mēģinam celt tagad tur kaut kādas no apakšas, tur kaut kādas Nē, tas ne tā domājot. Te vairāk ir tieši par to, kad reķini, ja būtu, ir piemēram cita tā ražotne, man nevajag arī kaut kas, tad... Skaties, ja viņi atraduši tehnoloģiju, par kuriem mums nav mazākās nojausmas, tad ideāli. Forši. Varbūt viņiem palika materiāls pār noktavā, kur viņiem vajag izlietot. Fine, dara to. Bet iedomājies, arī situācija, mums tur stāv, materiāls noktavā, dabūjām labs iepirkums, vēl kaut ko, tur kāds dīls ir. Mēs varam piegādāt šo te produktu lētāk, un tagad mums saka, nē, jūs nedrīkst. Kāpēc? Ne tā. Kurš to kontrolēs vēl? Uz tehnoloģiskā pamata, tu vari kaut ko lētāk iedot, bet tas būtu arī skaidri pamatojums. Jo ko tas mazinātu? Tas mazinātu šī attīstītāja, kurš tagad ir noteikti ieberzies, viņam risku. Jo tas nozīmē, ka, ja tu esi tādā kategorijā iedevis to ciparu, kas atbilst tam, tad tas nozīmē, ka es varu iet prasīt kaut kādu normālu apdrošināšanu par to. Un tas nozīmē, ka... Tā problēma ir ar iepirkumiem kā tādiem. Tā ir vēl viena tēma. Tieši tā ir, protams, gara tēma un tam līdzīgi. Bet it sevišķi investoriem ir svarīgi uzticēšanās un uzticamība. Es tev došu to 100 miljonus, es zinu, mums tiks ar šo galā. Tu izdarīsi, tu esi sev pierādījis, es zinu, ka 10 gadus jau strādā. Kāpēc mūsu mācu uzņēmums ir tik liels un attīstījies? Viņi strādā jau no 90. gada, viņiem visi darījumi, ko viņi apsolīja, to viņi izdarīja. Un visi nāk atkārtoti, un lielie fondiem viņi jau nav izvēles. Viņi skatās, kur tikai daži spēlētāji tirgu, kuriem var uzticēties. Un viss, un tikai par to ir stāsts. Un ja tev var uzticēties, tad es gribu strādāt ar tevi. Tikko ieslēdz tu iepirkumus, teiksim, vienalga valsts iepirkumu vēl kaut kas, uzvar lētākā cena. Viņi kļūdījās tāmē, viņi nav pieredzējuši, viņi ir zaļi gurķi. Viņi nespēs piegādāt, viņi nesamaksās pēc tam nodokļus. Pēc tam būs, nodokļu parāda valstī, nebūs kasē naudas un tam līdzīgi. Tas aiziet tādā ķēdē. Nenormāli. Bet labi, mēs tā varētu runāt ilgi. Jā, bet kaut ko pozitīvu, ja? bet, nē, pozitīvā lieta ir tāda, kad mēs vispār sākam runāt par to. Jo es redzu, ka par šo tēmu neviens nerunā, un cilvēki, tā kā es jau kā minēju, arhitektūra un nauda, man arhitektūra tāpēc tuvāks, varētu teikt, būvniecība un nauda, bet arhitektūra un nauda, jo man liekas, ka par šīm tēmām dažreiz pat nerunā virtuvē. Jo tāpēc, ka baidās, ka labāk necelt, jo tāpēc, ka gan jau viss sakārtosies, tā kā saģot, bet gala rezultātā īstenībā tā nav. Bet, ko es gribēju pateikt, paldies, ka tu ieradies. Paldies, ka uzaicināji. To es Ziemassvētki. Būs tev suvenīrs. Būs tev suvenīrs, lai var atcerēties, ka tu esi bijis pie mums. Jā, un tad... Tu esi slānis, ja? Jā, mēs te āzējamies, mēs gribam arī kaut kādu humoru arī ielikt iekšā. Bet tas, kas ir svarīgākā lieta, gribu pateikt, paldies, ka tu padalījies ar savu pieredzi. Bet mums ir arī vēl citas lietas, ko es gribu parādīt. Mēs esam uztaisījuši ar sadarbības partneriem, mūsu partneriem Latvijā, tādu lietu kā to kontrolas sistēmu. Ja tu zini, kas ir BIM, gan jau, kas zini, BIM procesu, vai ne? Tad īsi var parādīt, tas ir jauns spēlētājs tirgu, tieši par to, par kvalitāti. Vairāk par to, lai būtu pēc iespējas labāks process bijis. Un es noteikti iesaku paskatīties, ko var izdarīt. Un tiem cilvēki, kur tā kā interesē šī lieta, var pasakot, jo pamaz runā par šo, par to kvalitāti, kas ir vajadzīgs, kam ir jābūt iekļautam, kam ir jābūt vispār tādīs projektos un detalizācijās. Un līdz ar to šis noteikti varēs arī uzlabot tirgu, jo tāpēc, kad vienkārši stāstīt, cik viss ir slikti, ir viens metode, bet ir kaut kas jādara. Un katrs tas, kurš redz savu iespēju iesaistīties procesā, kā jūs tur arī vērtējat un domājat un attīstat, bet neizbēgami, ka kaut kas ir vajadzīgs mainīt. Es ceru, ka mums klausīsies arī kāds dzirdīgs ausis un sapratīs, ka šādi nevar turpināt. Tāds īsais rezumē būtu, skatāmies to pašu IKP, mums jāceļ tā produktivitāte, mums jākļūst efektīvākiem,
Mums jāspēj izlaist cauri 2 reizes vairāk, saražot gadu laikā katram no mums 2 reizes vairāk, kā mēs līdz šim to izdarām. Un, ja mēs turpināsim radīt neefektīvus risinājumus un sēdēsim ofisos un ilgi domāsim, ko mēs varētu, nezinu, kādu dokumentu uzrakstīt forši jaunu, lai sarežģītu dzīvi, tad uz priekšu neiesim. Bet katrs no mums, teiksim, personīgi iemeslu dēļ, labumu dēļ, kļūstot efektīvāk, mēs paši iegūsim. Es te ieteiktu tā arī jebkuram no mums domāt. Sautīgi, kļūt vienkārši labākiem un efektīvākiem. Par sevi. Par sevi, jā. Par sevi. Tātad īstenībā esiet vairāk par sevi, bet tas ir domāts paliekat labāki. Un tā kā uz to notu arī beigsim. Bet vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, tie kas seko mums līdzi, forša lieta, Tribus taisa tādu raidījumu domājumā daļa. Viņam 200. epizode, noteikti iečakojiet, viņš arī daudz interesantas lietas paceļ, interesanta tēma. Un tā kā paldies jums. Čau! Čau!